preskonferenci, lai informētu par tajā pārunāto. Lūdzu vārds ministru prezidentam Andrim Kulbergam. Jā, dārgā presa, skatītāji, daudziem iespējams liekas, ka tas ir tikai vienkārši sarunas ar Eiropas padomu. Šodien man liels prieks satikt ir Antonio Kosta, kas ir Eiropas padomas prezidents. Lai cilvēki saprastu, tas ir ļoti svarīgas sarunas. Tās notiek reizes 7 gados. Tas ir jautājums par to, kā nākamos 7 gadu ciklu mēs runājam par Eiropas budžetu. Budžeta kontribūciju, ko saņems Latvija. Latvija kā kohēziju, tāda mūsu infrastruktūrā investīcijas, gan arī atbalstu mums kā austrumu flangu pierobežas valstī. Un arī mūsu lauksaimniecībai un citām mūsu svarīgām jautājumiem tieši, lai mēs būtu attīstīta Eiropas valsts un no saņēmēju valsts kļūtu beidzot par maksātāju valsts, kas nozīmē attīstīt mūsu ekonomiku, mūsu digitalizāciju un arī stiprināt mūsu valsti drošības ziņā. Tāpēc mums, es ļoti labi saprotu, cik Antonio ir ļoti sarežģīts uzdevums. Viņš ir, es jau kā nedaudz pajokoju, viņš tā kā tādā tūrē pa Eiropu, kā muzikanti tūrē, tā arī Antonio tūrē. Viņš pēdējās 3 dienās ir apmeklējis, man liekas, 5 vai 6 valstis, un tas nav viegls uzdevums. Tas nav padziedāt uz skatuves, tas ir nopietnas sarunas ar valstu līderiem par to, ko valstu līderi grib saņemt un ko Antonio ir gatavs dot, jo viņiem ir jāapkopo visu šīs gribēšanas vēlmes un došanas vēlmes kopā vienotā paketē, un tas ir jāizdara šogad. Un nav tas vieglākais laiks, tāpēc, ka Eiropai neklājās spīdoši ar ekonomiku. Tas nozīmē, ka valstis, kas bija tās, kas eksportēja, ražoja, nav vairs tik viegli to izdarīt, dēļ ģeopolitiskām situācijām, dēļ kara, ko Krievijas uzbrukums Ukrainai, tas viss ir samazinājis ekonomisko aktivitāti, samazinājis ir arī šo pārliecību par nākotni. Un tas viss ietekmē. Un tas nav viegls mirklis, kad balansu iegūt. Tas ir tas pats, kas mēs Latvijā, mans uzdevums Latvijā starp maksājošām pašvaldībām un saņēmošām pašvaldībām to kompromisu atrast ir tuvu nereālam, un tāpēc ir jābūt šīm spējām. Antonio, es zinu, un es jūtu, ka viņam ir šīs spējas atrast kopsaucēju, bet tas uzdevums nav vienkāršs. Un mēs gribējām arī, es rādīju to situāciju ar skaitļiem arī parādīja, ko nozīmē mums būt kā austrumu flanga valstī, Latvija un pārējās Baltijas valsts, kas atrodas, diemžēl, ar agresoru valsti tepat blakus. Tas nozīmē mums tieša veida ietekme. Arī Eiropas dokuments to šī gada februāra dokuments to skaidri arī parāda, kur analīze ir par to, kāda ir ietekme uz ģeopolitiskās situācijas ietekme uz ekonomiku. Mūsu ekonomika ir ietekmēta par 1,8%, 1,9%, ir zemāks IKP pieaugums nekā citām Eiropas valstīm. Tā skaitā mums ir lielākā inflācija, par 3,7% punktiem lielāka nekā citur. Kā rezultātā arī banku procentu maksājumi ir augstāki. Mēs redzam investīciju arī samazināšanos, cilvēku un migrāciju no pierobežas zonas. Tas turisma skaita samazināšanos, tas ir viss rezultējās konkrētos ciparos, ko mēs zaudējam kā ekonomika. Un šī gadījumā šis ir svarīgs aspekts, jo, kā es minēju, drošība ir tikai iespējama tad, kad ir arī spēcīga drošība, iespējama tikai tad, kad ir spēcīga ekonomika. Un tas ir tas, ko tikko mēs ar Antonio bijām šajā nedēļas nogalē uz Ukrainu, kur tu redzi Ukraina, kas atrodas tiešā kara apstākļos jau 5. gadu, ir spējīga stāties pretī pret tādu valstu kā Krievija tikai tāpēc, ka viņi ir spējuši atrast risinājumu, kā viņa ekonomika nav apstājusies, kā viņa ekonomika strādā, viņi turpina eksportēt. Tieši tas pats ir arī šeit. Eiropas robeža būs tik spēcīga, cik spēcīga būs arī mūsu ekonomika šeit pierobežā. Un tieši tas ir tas atbilde, ko daudz žurnālisti uzdeva, kāpēc es esmu publiski teicis, ka ir nepieciešams 7 miljardi eiro šajos 7 gados, jo šī 1,8% ekonomiskā kritums
Tiešā veidā mums arī subsīdijas, kas jādod dzelzceļam, subsīdijas, kas ir jādod no valsts budžeta ostām. Tieši dubultot izmaksas, ko mēs esam ieguldījuši 1 miljardu eiro robežu stiprināšanā. Mēs esam aizņēmušies arī lielu naudu, lai mūsu un Eiropas ārējo robežu drošībā investētu, mūsu arī valsts aizsardzībā, tas ir arī Eiropas aizsardzība. Tā viss ir aizņemta nauda, kura mēs esam likuši lietā, bet šis aizņēmums nozīmē, ka tas ir sloks uz visu mūsu ekonomiku, mūsu iedzīvotājiem. Mēs pērkam par šo naudu militārās preces, kas tiešā veidā tiek ražotas, un mēs to pērkam no Vācijas, Spānijas, Zviedrijas, Holandas, Somijas valstīm, kuras ir šīs maksājošās valstis. Mēs atpakaļ atdodam naudu tieši šīm valstīm, kā viņu sildot viņu militāro ekonomiku. Tāpēc tas būtu tikai vien loģiski un saprotam, ka šajā situācijā austrumflangu valstis arī būtu stiprināts, lai Eiropa būtu droša un stipra ar šo te papildus nepieciešamiem līdzekļiem, kas būtu nepieciešams, ko mēs zaudējam. Mums jau nevajadzētu prasīt, bet mēs šobrīd tiešā veidā zaudējam no, kā es to saucu, sots par ģeogrāfisko lokāciju. Bet mēs arī, mums bija diskusijas par to, ka mums ir kaut kur vēsturiski izveidojies pārpratums par lauksaimniecības maksājumiem. Mums platība maksājumi ir viszemākie Eiropā, un kas kaut kur ir izveidojies no vēstures atskaites punkta, un tas nav pareizi, mums visā Eiropā ir zemākie. Un šobrīd tas ir arī jautājums par pierobežu, jo mūsu lauki, mūsu zemnieki, lielās saimniecības atrodas praktiski pie žoga ar agresoru valsti, un mums ir vajadzīgi, lai viņi tur ir, lai viņi ir spēcīgi, stipri un arī spēj aizsargāt mūsu šo robežu, lai robežā nepazustu mūsu lauksaimnieki. Tāpēc arī šī aspektā mēs uzsvērām, ka ir nepieciešams stiprināt, lai mēs pietuvotos Eiropas vidējiem. Nevarētu būt, ka Latvija visu laiku paliek pēdējā no maksājuma veidiem. Bet es zinu, ka tas nav viegls uzdevums. Es zinu, ka tas nav viegls risinājums atrast to kopsaucēju, atrast to caurumu, aizpildīt starp to, ko vajag, lai būtu droša Eiropa, un starp to, ko gatavs ir maksāt Vācija un Francija un citas valsts. Tāpēc es nekad nenāku ar prasošu roku, es vienmēr nāku ar risinājumu, un mūsuprāt, Latvijas prāt, globālajā fondā, ko maksā Eiropa, kas ir liela nauda, tur ir 200 miljārdi eiro, kas ir tas, ko Eiropa tērē ārpus Eiropas Savienības. Skaidrs, ka tur ir ļoti daudz vajadzīgas investīcijas, lai mēs stiprinātu mūsu Eiropas uzņēmumu spēju ieiet tajos tirgos un arī pelnīt tur, bet iespējams ir Eiropas problēmas šobrīd ir svarīgākas, prioritārākas, un tāpēc varbūt kādu no šīm programmām var pārskatīt, kur tā nav tik svarīga un stiprināt šo austrumu flangu valstis. Tas būtu tas avots, no kurienes varētu arī finansēt austrumu flanga Eiropas austrumu robežas stiprināšanu. Un noslēdzot šo sarunu, Rail Baltica bija arī jautājums, par ko mēs runājam. Tas uztrauc mūsu visas 3 Baltijas valstis. Es pateicu, ka Rail Baltica ir vēsturisks, stratēģisks projekts, kurš beidzot, tāpat kā mēs atslēdzāmies Brela elektrībā no Krievijas un esam beidzot ar Eiropas Savienot, tas ir arī tāds pats vēsturisks, vēsturisks projekts, kuram būtu mums beidzot jāatvieno no Padomju Savienības vecā impērijas savienojuma uz Eiropu. Un mēs beidzot ieviestu nevis no austrumu uz rietumu infrastruktūru, beidzot mums būtu ziemeļu, dienvidu savienojums ar Eiropu. Bet tas nevar notikt šobrīd nepārvērtēt šo projektu. Šim projektam jābūt racionālam, spējīgam būt uzbūvētam pa maksimāli samazinātiem līdzekļiem uz kilometru, jo tas ir arī mūsu militārās mobilitātes jautājums un militārās drošības jautājums. Bet tas nevar būt par katru cenu, un es minēju, ja mums būtu situācija, kurā
mēs dzīvotu bez apdraudējuma, bez vajadzības ieguldīt tik milzīgas līdzekļus aizsardzībā un drošībā un robežu stiprināšanā, tad tas būtu savādāk. Bet šobrīd Latvijas budžets, kā es teicu, ir nepietiekams, lai būtu visas Eiropas drošība un vienlaicīgi realizēt arī Rail Baltica projektu. Tāpēc es teicu, es esmu gatavs arī personīgi ieguldīties un izvērtēt šo projektu un pārskatīt uz kilometru samazinātās izmaksas, racionālus priekšlikumus, kā uzbūvēt visām 3 valstīm šo projektu, lai to varētu arī palīdzēt nofinansēt Eiropu un vienlaicīgi, lai tas ilgtermiņā nekļūtu par slogu, pārlieku lielu slogu apkalpošanā. Tam jābūt ir racionāli uzbūvētam. Un tas ir tas, ko es gribu arī stādīt priekšā man šī piekdienā mūsu Baltijas pārējiem premjeriem. Un es to arī teicu, un tāpēc ir jāatrod kopsaucējs arī dzen ar Briseli. Un šim projektam ir jābūt realizētam, bet tikai racionāli. Un arī, ja tur ir atbalsts no Eiropas nākošajā budžetā. Paldies, Antonija, par šo vizīti. Prieks te uzņemt Rīgā un Latvijā ministru kabinetā. Mēs esam tikušies jau vairāk kārt iepriekš, bet man prieks tev šeit, manās mājās uzņemt. 1, 0, lift off. Lift off. Every day, history unfolds. Chance to change the lives of millions of people for the better. That's what I came into politics. A decision is made. A question is asked. A protest begins. A missile is launched. A treaty is signed. Change the political structures in this country for a long time to come. It is deeply humbling. A vote is counted. The world changes. We will have to raise our voices. We oppose violence. Hate, it is not a solution. We demand accountability from the government. Are we ready? But before the headlines, before the debates, before the opinions, there is the moment itself. The words that were spoken. By 2008, we knew that Epstein was a convicted sexual abuser. How was that not a deal breaker for the president? If you, Congresswoman, asked Bill Clinton that. The people who lived it. The images that tell the story. Because the closer you are to the event, the closer you are to the truth. At APT, we believe news should begin where history happens, not where the arguments begin. Or do you want to go there? That's why we bring you the moments that matter. Accurate, powerful, timely, so you can see more, understand more, and decide for yourself. Accurate, powerful, timely,